Nu ko, sveiciens kanālā. Šodien kārtējā saulainā diena. Esam atbraukuši pie maza dīķiša pacapēt. Kas te varētu būt? Kāda raudiņa, varbūt kāds līnīts. Šodien ar pludu. Ar šo te, jūs jau esat redzējuši, parastā pludiņa makšķera 5-metrīgā. Kaut kas līdz no iebarojumā, bet tīri tikai tā smaciņai, nekā vairāk. Uz ko mēģināsim ķert uz dārzā raktajiem tārpiņiem, sliekām. Līdzi ir arī mazā buņģa kukurūza un neiztrūkstošā baltmaize, varbūt kāda garoziņa nostrādā. Nu ko, iejauksim mazliet barību, stēlēsim kātu, skatīsimies, kā būs. Mazliet vējiņš, tad es ceru, ka uz vakara vējš norimsies, vai saulīte spīd. Tā kā, nu, nesaks. Nu ko, uz slieku nekas neņem. Paprovēsim kukurūzu. Varbūt uz kukurūzu paveicies. Skudras uzmācē. Aš pats varētu atnest. O, līdacēni pjumšķina kaut kur tālāk. Nu ko, provējam uz kukurūzu. Varbūt izdodās. Vicīt vējiņš traucē visu to padarīšanu, bet, nu, neko darīt. Pirmā copīt? Garām. Nu, kaut kas jau kaut ko mēģinājāt ir. Nu, nekā uz kukurūzu negrib. Nu, kā negrib. Meklēsim tārpiņu.
visiem nevārdarbīgajiem lūdzu neskatīties, jo tas process tārpam ir sāpīgs droši vien. Bet, nu, kurš tārps var izpeldēties, vai ne? Ar šim tārpam ekskluzīvas opcijas peldēt. Jo, ja arī kādu kādreiz noķera zivju inspektors bez licences, ko sakat? Jūs jau nemakšķerējat. Jūs tārpu peldinat, vai ne? Skudras uzbrūk. Nu, ko sēžam jau gandrīz 2 stundas. Pāris copītas bija, bet pa tukšo tagad pieklusa vispār. Mainīju gan slieku, gan kukurūzu, pat maizi uzliku, bet, nu, laikam, atcīmēt, vēl nav pienācis laiks. Bet, nu, ja reiz esam pie ezera, tad pastāstīšu par kameru kādu. Ja preiz sakot ar kamerām, kādām es filmēju savus video. Latviešu YouTube diezgan maz atradu klipus par GoPro kamerām tieši 11 un 12, un tāpēc pastāstīšu konkrēti šī te kastīte ir GoPro 12 Creators Edition. Tad, ko tas nozīmē? Protams, ka pati kamera, ar ko es tagad filmēju, tad ir ļoti laba kamera. Interfejs ir beidzot mainījies, kamera ļoti ērti vadāma, režīmu izvēle. Un, protams, man vēl ir papildus baterijas, bet viena ļoti interesanta lieta ir šī te saucamā zipspuldze. Ja papildus apgaismojums, ja, ko var pielāgot dažādi. Un es pieļauju, ka filmējot tumsā vai vēlu vakarā copīti, vienkārši ideāli. Nākamā labā lieta, protams, kas Creators Edition ir iekšā, ir nāk līdzi, tā ir šī te volta. Kas tas tāds ir? Tātad, respektīvi, sāksim ar to, ka tā ir papildus baterija, un ar vienu to bateriju, kas ir iekšā kamerā, plus pieslēgt šo te voltu, filmēt, nu, es domāju, ka 3 stundas bez pārtraukuma var pilnīgi mierīgi. Nākamais, es izmantoju kā vadības pulti, tad ieslēgt un izslēgt kameru, un arī ieslēgt un izslēgt video filmēšanu. Viņu vēl arī papildus var izmantot kā statīvu, tad šādā te veidā noliekot, var, teiksim, nolikt cenē un filmēt sevi vai jebkādā citā veidā. Un, protams, ka vēl arī papildus var šo te voltu uzlikt uz statīvu, uz kamera izbīdās ārā. Turētāji, ar ko stiprināju, var šādā te veidā uzlikt virsū statīvam un filmēt ļoti, ļoti ilgi, protams, ka var. To vai pirkt vai nepirkt GoPro, protams, jāizvēlās ir pašiem. Man ir 10, kas man ir šeit uz šāda te stiprinājuma, un GoPro 12. Salīdzinoši GoPro 11 un GoPro 12 kvalitāte pa lielam ir tikpat laba un mainījusies viņa nav. Protams, GoPro 12 klāt nācis HDR, uzreiz izvēles režīms, es viņu neizmantoju. Protams, filmēt var 5,3K un 60 frames per second, bet es izmantoju 4K un 50 kadri sekundē. Līdz ar to arī filmējot telpās nav šie te blinki saucamie no LED spuldzēm un tā tālāk. Nākamais, ko es atradu YouTube, ir sūdzības par šo te mēdija modu, jeb to, kas kamerā ir apkārt. Ka ļoti slikta skaņa un tā tālāk un tā tālāk. Skaņa ir ļoti laba, nāk līdz arī vēja aizsardzība, bet patreiz viņa neesmu uzlicis. Skaņa ir ļoti laba, pieslēgt var papildus vēl arī apgaismojumu, arī ārējo mikrofonu un tam līdzīgi. Tā kā es esmu pilnībā apmierināts šīm abām kamerām. Protams, vairāk man GoPro 12 patīk tīri dēļ tā, ka viņai ir jaunais interfejs, ir jaunais updates. Kad izvēlēties funkcijas var ļoti, ļoti ātri. Nu, es patiesībā izmantoju tikai vienu tā, lai es varu filmēt pilnā kadrā. Ja? Un pēc tam mājās
Es izmantoju CapCutu. CapCutā ļoti ērti var izvēlēties formātu, kādā pēc tam pārveidot. Un ņemsim vērā to, ka principā CapCuts ir bezmaksas, un cik es viņu pagaidām lietoju, man video klipos nav nedz CapCuta logo virsū, nedz arī pārējie. Tā kā bezmaksas, ērta un datora ļoti lielus resursus neprasa salīdzinājumā, teiksim, Premiere Pro vai pārējām Filmora un tam līdzīgi, tie tomēr prasa resursus. Protams, kā ar švakrāku laptopu, 5,3K filmēt īsti nevarēs apstrādāt, ja? Bet, manuprāt, pagaidām mums YouTube pilnīgi pietiek šis te 4K, ja, un 50 kadrus sekundē, un neko vairāk arī nevajag. Tā kā filmēt ir ļoti ērti, kameras ir viegli pārnēsājamas, nav smagas. Šāda te frame kastīte. Sākumā es biju iegādājies uz 50% atlaidi arī šo te mākoņu pakalpojumu, ka tu, ja principā bez limita, video bez limita, tu vari saglabāt mākonī, taču es viņu principā neizmantoju. Un bez atlaides tieši uz 50 eiro gadā es īsti neredzu jēgu. Tā kā glabāju video savus ārējos cietajos diskos, un nekāda problēma nav. Protams, iesaku video uzreiz pēc montāžas sagatavas neizdzēst šo uzfilmēto materiālu, jo bieži vien kaut ko izdomā un pārdomā, un materiāli vairs nav. Tā kā saglabājiet vismaz kādu pusgadu materiālus ārējos diskos, un, ja pēc tam galīgi nevajag, protams, dzēšam ārā miers, jā, tā kā. Un patreiz, protams, video tiek filmēts ar GoPro 11, un šādi izskatās mana GoPro 12 kamera ar visu mēdīju modu, ko, protams, var izņemt ārā, pirms tam izslēdzam kameru. Ja. Šādi te viegli var izņemt ārā, nomainīt bateriju. Un, ko vēl nepiebildu stāstot par GoPro 12, ir esiet uzmanīgi ar micro SD kartīšu izvēli, jo šī gadījumā es izmantoju Samsung Pro Plus, šī ir 128 GB, ja, bet neņemiet lēnās un lētās kartītes, jo var būt problēmas ar video. Ja. Tā kā šādi, es ceru, ka viņi var redzēt. Tātad GoPro 12 tā liekam iekšā mēdīja modā. Protams, jā, šis te ārējais izskats ar punktiņiem, daudz domā, ka viņi tumsā spīd, bet tā tas nav. Ļoti ērti un šādi te, jā. Izvēle ir ļoti intuitīva, ļoti ērta. Touchscreen strādā vienkārši perfekti. Jā. Varat izdarot paši savus presetus, kādus jūs gribat priekš video. Es šī gadījumā, kā es teicu, izmantoju tikai 8:7, ja pilna kadra, 4K un 50 kadru sekundē wide režīmā. Pēc tam video var principā pielāgot, kā pilnīgi pēc sirds patiks. Ja? Lūk, šādi. Ko, laikam arī copīte līdz ar to būs beigusies. Zivtiņas nav, jau 4/7. Diena forša, bet, rēķiniet. Aprīļa beigas, jau pat mājas nav. Citreiz pat mājā vispār uz copi negāja. Ko, paldies, ka skatījāties. To pašu neko. Abonējiet kanālu, protams. Jums sīkums, man patīkami. Kaut kā jau tas abonentu skaits mazliet aug. Gribētos jau vairāk, protams, bet esmu priecīgs arī par to, kas ir. Un tā kā paldies visiem, kas skatās. Paldies, ka abonējat. Līdz nākamā reize.